Labvakar, cienījamie Latvijas televīzijas skatītāji, esiet sveicināti tiešraidē pie Rīgas pils, kur pēc brīža ieradīsies Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis pēc vakardienas vizītes Lietuvā un šī rīta viesošanās Tallinā, Igaunijā. Šī viņa vizīte Baltijas valstīs ir viņa pirmā ārvalstu vizīte šogad, un pēc brīža viņš ieradīsies šeit Rīgas pilī, lai tiktos ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču. Man šodien ir piebiedrojusies Žaneta Ozoliņa, Lato valdes locekle. Labvakar. Labvakar. Voldimirs Zelenskis, viņa iepriekšējā vizīte Latvijā 2019. gadā, tagad viņa otrā vizīte Latvijā jau pilnapmēra Krievijas kara apstākļos Ukrainā. Viņa vizītes Baltijas valstīs galvenie mērķi. Es domāju, šie mērķi ir diezgan skaidri. Pirmkārt, tas ir novērtējums Latvijas palīdzībai Ukrainai. Otrakārt, šobrīd Ukraina ir ļoti sarežģītā kara periodā, un viņai nepieciešams atbalsts un palīdzība gan ekonomiski, gan militāri, gan politiska. Gan arī, protams, trešais varbūt mērķis ir pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību, vēl jau vairāk tāpēc, ka Ukrainai vienlīdzīgi ir jāuzvar karš un arī ir jāiestājas Eiropas Savienībā. Tad no vienas puses, tas, kā mēs esam dzirdējuši jau Lietuvā un Igaunijā, droši vien mēs to dzirdēsim arī šeit Latvijā, ka tas ir pateicības vārdi Baltijas valstīm par atbalstu, bet tajā pašā laikā ir centieni nodot vēstījumu arī pasaulē rietumvalstīm, ka atbalsts Ukrainai ir jāturpina, par ko ir pēdējā laikā ir bijuši daudz diskusiju un šaubu. Cik būs noturīgs? Jā, tieši tā, jo karš šobrīd ir iegājis tādā ieilgušā fāzē, ja tā varētu teikt. Un Ukrainai ir jāpiedzīvo ļoti daudz dažādi zaudējumi. Protams, ka uzvar ir faktiski tas galvenais mērķis, uz ko visu uzmanība ir vērsta, bet šis ir tas brīdis, kad šie zaudējumi gan cilvēku dzīves, ģimenes, veselības, zaudēti ciemi, zaudētas pilsētas, tas viss ir jāatgūst, ir jāveic arī gan celtniecības darbi, gan visdažādākie arī tas, ko mēs saucam par noturības darbiem, un līdz ar to ir vairāk nekā skaidrs, ka neviena valsts, ne Ukraina, ne Latvija, viena pati šādas darbus nevarētu īstenot. Tā kā šī solidaritāte starptautiskā līmenī ir ārkārtīgi būtiska šobrīd. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis gan uzrunās Viļņā, gan arī Tallinā minēja to, cik svarīgi ir Ukrainai uzvarēt šajā karā, cik ārkārtīgi nepieciešams ir, ka pārējā pasaule turpina atbalstīt Ukrainu. Šajos vēstījumos Igaunijā un Lietuvā līdz šim, kādi jūsuprāt bija tie galvenie vēstījumi šajās valstīs, vai tur bija kāda varbūt uzsvaru atšķirības arī? Es tādas būtiskas uzsveru atšķirības nepamanīju. Es domāju, ka visas trīs Baltijas valstis jau no pirmām kardienām un faktiski atskatoties uz 14. gadu, kad tika okupēta Krīma un sākās šis ielgušais militārais konflikts Austrumu Ukrainā, ir diezgan solidāri darbojusies atbalstot Ukrainu visdažādākās tās jomās. Tā kā es šeit būtiskas atšķirības neredzu, bet es domāju, ka tas, ka Zelenskis apmeklē vienlaicīgi visas trīs Baltijas valstis, nozīmē to, ka arī turpmāk, lai ko mēs darītu, mums arī ir jākoordinē savas iniciatīvas, savu plāni un arī tas, ko mēs darām Ukrainas labā. Tas ir Baltijas valstu kopējs darbs, vai mēs varam sagaidīt, ka Latvijā varētu būt kādi arī tie paši vēstījumi droši vien, vai arī varētu būt kas īpaši konkrēti Latvijas gadījumā? Es domāju, ka lielos vilcienos tie vēstījumi būs tādi paši, bet, protams, ka ir atšķirīgi akcenti, piemēram, kādus reģionus atbalsta katra no valstīm, varbūt kādu no īpašām Eiropas integrācijas jomām valsts ir gatavs atbalstīt. Tā kā tās būs tikai nianses, bet es domāju, ka tādos principiālos jautājumos vairāk vai mazāk tā noskaņa un tie virzieni palīdzības ir viena un tie paši. Tāda kā darbu sadalīšana arī starp Baltijas valstīm, kur vairākam pievērsties. Jā, protams, un neaizmirsīsim, ka Latvija gatavojās arī startēšanai uz ANO drošības padomi, un šis arī ir ļoti būtisks, varbūt tieši Latvijai raksturīgs elements, kā cerams, ka Latvija iebalsos drošības padomē, un tad noteikti Latvija būs tā, kas arī ANO ietveros pastāvīgi uzturēs šo Ukrainas tematiku.
Tas ir droši vien viens no Baltijas valstu ieguldījumiem. Ukrainas atbalstā noteikti ir atbalsts Ukrainai starptautiskajās platformās, vai tas ir ANO vai Eiropas Savienība veicināt šo te atbalstu Ukrainai. Jā, tieši tā, un to mēs varam redzēt ļoti dažādās jomās. Kaut vai atceroties bijušo prezidentu Egīlu Levitu, kas nāca klajā kā reiz ar šo starptautisko tiesību normu iedarbināšanu un tribunāli izveidi, kuru ļoti atbalstīja dažādas starptautiskās organizācijas. Tas, protams, arī ir saistīts ar Ukrainas atbalstu Eiropas Savienības ietvaros, jo, kā mēs zinām, negluži visas Eiropas Savienības dalību valstis ir sajūsmas pilnas par to, ka Ukraina jau ir tik tuvu pie Eiropas Savienības durvīm. Tāpat tas ir darāms arī Eiropas padomas ietvaros un daudzās citās. Jā, runājot par Eiropas Savienības vienotību, par starptautiskās sabiedrības vienotību Ukrainas un Ukrainas prezidenta centieniem veicināt vai pat varbūt jau saglabāt, uzturēt šo te atbalstu, ņemot vērā pēdējo nedēļu vai mēnešu noskaņas šur un tur. Šķiet, Ukrainas prezidenta lomā krietni ir pieaugusi nozīme tam, ka viņš ir kā šis te veicinātājs atbalstam, ka viņš dodas ārvalstu vizītē un veicina šo atbalstu gan finansiālu, gan politisku, gan arī praktiski bruņojumu ziņā. Jā, tieši tā, un faktiski prezidents Zelenskis, viņš jau pilda ļoti daudzas funkcijas, un jāsaka, ka tik tiešām var tikai abrīnot tādu valsts līderi, kas spēja kara apstākļos būt gan aktīvs diplomātijā, gan arī savas valsts reformēšanu. Paldies! Ierodas Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis Rīgas pilī. Turpinām tiešraidi. Ieradies Ukrainas prezidents, tagad abu valstu himnas.
Volodimirs Zelenskis oficiālajā vizītē Latvijā. Redzam arī tālāk abu valstu delegācijas. Ukrainas prezidenta delegācijā viena augstākajām amatpersonām Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba. Šī ir viņa pirmā tikšanās Zelenskim šodien ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču. Vēlāk viņam paredzēta tikšanās arī ar Saeimas priekšsēdētāju, kā arī ar ministru prezidenti. Savukārt 8:30 ir plānota Ukrainas prezidenta plašāka saruna ar Baltijas valstu žurnālistiem, ko tiešraidē varēsiet redzēt arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un ziņu dienesta sociālo tīklu kontos, kā arī Replay LV. Tādēļ palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Sasveicināšanās ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām, pēc tam arī Ukrainas. Atgādināšu, ka ar mums šodien ir kopā Žaneta Ozoliņa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekšējā vizīte Latvijā 2019. gada rudenī, 5 mēneši pēc stāšanās Ukrainas prezidenta amatā. Tagad otrā reize, gandrīz jau 2 gadus kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā. Kā jūs prāt, cik ļoti ir mainījies Zelenskis kā prezidents, varbūt viņa attieksme pret Krievijas karu Ukrainā salīdzinot ar 19. gadu, kad viņš stājās amatā? Manuprāt, ir ļoti grūti salīdzināt šos abus periodus, jo tādēļ, ka stājoties amatā, faktiski nekas neliecināja par to, ka Zelenskim būs jākļūst par prezidentu kara apstākļos. Savukārt nepagāja ilgs laiks, ka faktiski gan viņa ieceres, gan viņa dienas kārtība pilnībā tika pakļauta kara apstākļiem. Līdz ar to faktiski sākumā iegūtais ļoti lielais sabiedrības atbalsts nospēlē pozitīvu lomu vai, teiksim, tādu veicinošu lomu tajā brīdī, kad sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai, jo tā saliedētība, kas bija balsojot jau par Zelenski vēlēšanu laikā, atgādināšu, ka tie bija 73% Ukrainas iedzīvotāji, kas nobalsoja par viņu. Faktiski šī vienprātība atgriezās tajā brīdī, kad sākās karš, un līdz ar to uzticība prezidentam, tā bija arī savā ziņā tāda sākotnēji garantija tam, ka sabiedrība atbalstīs viņa lēmumus. Tajā pašā laikā jūs jau minējāt arī tiešraides sākumā, ka situācija militārajā frontē, kara frontē pat laban Ukrainā ir sarežģīta, īpaši Ukrainas austrumos. Jau pirmais kara gads bija tāds noturēt Krievijas spiedienu, un tad izdevās atbrīvot diezgan lielas teritorijas. Pagājuši gadu bija pretuzbrukuma mēģinājums, taču tas saskārās ar ļoti stingriem Krievijas nocietinājumiem, un šobrīd ir šī situācija austrumos. Pirms dažām dienām Zelenskis arī teica, ka izturēt šo gadu nozīmēs izturēt visu karu. Kā jūs varbūt raksturot pašreizējo noskaņojumu Ukrainā un arī Rietumvalstīs varbūt attiecībā uz kara perspektīvām? Šeit noteikti būtu jāsadala atbildi vairākās tādās daļās. Pirmā kara fāze, es šeit nerunāju tik daudz militāros terminos kā politiskos terminos, kara sākums bija savā ziņā tāds pārsteiguma brīdis, neraugoties uz to, ka, protams, gatavojās gan Krievija, gan Ukraina, bet pārsteiguma brīdis, jo nezināja, ar ko tas varētu beigties un kāds varētu būt turpinājums. Un līdz ar to tas pārsteiguma moments savā ziņā Krievijai bija viņa zaudējums, jo viņi nepagūja iegūt to, ko viņi vēlējās salīdzinoši īsā laikā, bet tas bija arī pārsteigums starptautiskai sabiedrībai par to, cik ļoti Ukraina šajā laikā, kopš 2014. gada, ir padarījusi kaujas spējīgu savu armiju, cik saliedēta un tieši civilās aizsardzības jomā reaģēt spējīga bija sabiedrība. Tātad faktiski tas pirmais gads bija tāda situācijas izzināšana un, protams, ka pretošanās uzbrucējiem un atgūšana šo teritoriju. Savukārt otrais gads ir pagājis tādā intensīvas karošanas fāzē, kur katra
puse tiešām cīnās par katru centimetru teritorijas. Jā, viena par iekaroto, otra par atgūšanu. Un tas, ko Zelenskis teica par šo 3. gadu, manuprāt, ir diezgan precīzs, jo tādēļ, ka šeit būs tas izšķirīgais brīdis, vai rietumi piegādās pietiekami bruņojumu, vai šis bruņojums atbildīs tām prasībām, kuras tajā brīdī ir uz lauka, un tik tiešām šie tuvākie mēneši, pat teikt, vasara būs ļoti izšķirīgi. Redzam Rīgas pils balto zāli, kur pēc brīža Ukrainas un Latvijas prezidenti ieradīsies uz kopīgo foto, pēc tam arī Ukrainas prezidents atstās ierakstu viesu grāmatā, gan Viļņā, gan Tallinā. Viņš atstāja arī šādus ierakstus, pateicoties attiecīgi par abu valstu atbalstu un Baltijas valstu atbalstu. Domājams, arī šeit varētu būt līdzīgs vēstījums. Jā, jūs, Žaneta Ozoliņa, jūs minējāt, ka šī te vasara, šis te gads būs izšķirīgs, daudz kas atkarīgs no bruņojuma piegādēm. Cik mēs esam arī Latvijas televīzija bijuši Ukrainā, arī Ukraiņi to jūt, iedzīvotāji, ka ir grūti saprast, ka viņi jūt, ka ir tāds nogurums rietumvalstīs varbūt, ka šīs te bruņojuma piegādes jau kādu laiku tiek izjufts trūkums konkrēti lādiņu un tam līdzīgi lietu daudzumā frontē, kas ierobežo iespējas. Ukrainas iedzīvotāju noskaņojums šajā ziņā par kara perspektīvām? Ir vairāk pētījumu par Ukrainas sabiedrības noskaņojumu un, protams, ka tas ir dažāds. Ir cilvēki, kuri gaida kara beigas ar lielu nepacietību, viņi par nogurumu nerunā tādēļ, ka, ja kāds var nogurt, tad tie ir tie puiši, kas ir tranšējās, nevis tie, kas sēž miera apstākļos. Daļa sabiedrības ir diezgan nepacietīga, un, protams, ka ir pietiekami daudz balsu, kas arī izsakās kritiski gan par aizsardzības ministru, gan par bruņoto spēku komandieri. Tātad šie viedokļi ir ļoti dažādi, bet šie dažādie viedokļi, viņi tomēr nonāk pie viena kopsaucēja tajā brīdī, kad ir nepieciešams atbalsts uzvarai, kad ir nepieciešams atbalsts tiem būtiskiem lēmumiem, kas virz uz priekšu. Un, protams, ka uz rietumiem viņi skatās ar zināmu skepsi, un tam ir arī savs objektīvais pamats, jo viss notiek pārāk lēni. Jā, šobrīd Rīgas pils baltā zāle, Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis atstāja ierakstu viesu grāmatā, parakstās. Varbūt vēlāk redzēsim, izdosies noskaidrot, kas tieši ir bijis ierakstīts šajā te viesu grāmatā. Pat labāk abu valstu prezidenti dodas tālāk uz delegāciju sarunām. Vēlāk būs arī preses konference. Abu valstu prezidentu, ko arī mēs Latvijas televīzija raidīsim tiešraidē. Atgādinu, Žaneta Ozoliņa kopā ar mums šajā tiešraidē. Šeit pie Rīgas pils mēs arī redzam ir Eiropas kopā ar Latvijas un Ukrainas karogiem, Eiropas Savienības karogs, NATO karogs. Un, protams, Ukraina ir kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Ir decembrī pieņemts lēmums sākt oficiāls iestāšanās sarunas ar Ukrainu, kas droši vien ir pēdējo nedēļu lielākais panākums Ukrainai starptautiskās politikas ziņā. Tāpat arī ir centieni iestāties NATO. Un tas ir vēl ceļš, kas Ukrainai, protams, būs jāiet, un arī paralēli karam arī būs šie te procesi, lai iestātos NATO un Eiropas Savienībā kādu dienu, neskatoties arī uz kādiem šķēršļiem un grūtībām. Paldies Latvijas televīzijas skatītāji, ka bijāt kopā ar mums, sagaidot Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski Rīgas pilī, viņam sākot oficiālo vizīti Latvijā. Ar jums kopā bija Gins Amoliņš un Lato valdes locekle Žaneta Ozoliņa, kas komentēja šo te vizīti. Paldies! Paldies!